pierādījumi bija iegūti tiesiski, noteikti nepasētas durvīm. Tie pierādījumi bija iegūti ar augstākās tiesas sankciju, un lietā ir divas ekspertīzes, kas apliecina, ka tie pierādījumi ir autentiski. Viņi nav falsificēti, viņi nav montēti. Tas nozīmē, ka tas, kas tur bija, tajos sarunu atšifrējumos, tas atbilst audio. To augstākā tiesa neapstrīd spriedumā. Jā, bet viņi arī nevērtē to, ka tieši tādā veidā tas pārkāpums arī ir pareizi nofiksēts, un citiem iespējamiem līdzekļiem viņš nebūtu iespējams vispār nofiksēt šo pārkāpumu. Tas, manuprāt, ir pārspīlējums teikt, ka karteļus nevar atklāt bez noklausītām sarunām. Ir bijuši gan Latvijā, gan Eiropas komisijai tādi karteļi, kas ir atklāti bez noklausītām sarunām. Bet grūtāk droši vien. Nav izslēgts, protams, un varbūt, ka ir atsevišķi gadījumi, kur varbūt arī ir neiespējami, bet tad šis jautājums ir jārisina likumdevējiem. Sprieduma galvenā vēsts ir tāda, ka tiesiskā valstī ar pārkāpumiem ir jācīnās ar tiesiskām metodēm. Ir svarīgi cīnīties, karteļi ir sliktas lietas, pret tiem ir jācīnās, bet ir jācīnās ar tiesiskām metodēm. Šeit nebalstījās iestāde uz izstrādes lietas materiāliem, bet krimināllietas materiāliem. Jā, tie tika iegūti operatīvā ceļā, bet viņi bija pievienoti krimināla lietai un bija kļuvuši par krimināllietas materiāliem brīdī, kad iestāde iegūta. Tas ir viens. Otrs, šajā gadījumā iestāde savādākā veidā tieši konkrēto karteli. Mēs nerunājam vispārināt, ka citus karteļus mēs nevarētu atklāt. Mēs runājam par šo konkrēto karteli. Šajā lietā arī tas nav vienīgais pierādījums. Šis ir galvenais pierādījums, no kā izriet viss pārējais pierādījumu kopums. Mūsu uzdevums šajā lietā bija iegūstot pilnīgi tiesiskā veidā iegūts materiāls no tiesības sargājošas institūcijas,